atgriežamies pie headsetiem. Halo. Bet, nu jā, kad jūs atradies? Es esmu atradies, ir, jā? Interesanti, kā tev ar to samāns tur tā sanāca? Nu jā. Jā, labi. Tātad, es biju domājis, varbūt, ka es tev varu izstāstīt, kā mums tur ir ar tām balvām, ko mēs te tā šovakar tik cītīgi dalām. Jā. Tev interesē vispār? Es jau zinu. Tu zini? Klišleģenda, ka tās trenās no dzeloņsūgu adatām. Un kas nes laimi to īpašniekam, tā kā mīļie nominanti, jūs būsiet laimīgi. Nu jā, un tad redzēt kaut kādu daļu no tās lielās cūkas laimes, mēs arī gribējām tiem nomināciju balvu ieguvējiem tā kā arī dāvināt, jo viņi taču to ir pelnījuši. Cūkis laime jums! Neapšaubā, manuprāt, nākošā nominācija precīzi izsaka, kas, ko un par ko ir pelnījis. Guta kavat lapidem novisēt saipe kadendo. Piliens izdobja akmeni ne ar spēku, bet ar nemitīgu pilēšanu. Neatlaidība ir šī pasniedzēja otrais vārds. Regulāri un lēnām, bet ar nepiespiestu vieglumu. Zināšanas iezogas studentu prātos. Pašiem par to nedomāt. Pateicoties šī pasniedzēja pacietībai, nevienam studentam atklājušies pat paši sarežģītākie prāta mežģi. Nu jā, un šos te prāta mežģus mums palīdz atklāt. Lektore. Brigita Cirle. Šis spirituālais cilvēks, kurš tev spēj iemācīt, pat ja tu negribi. Netīšām sanāk. Balvu nodos. Nu jā, tā jau ir, un kaut kādai kustībai taču ir jābūt visu laiku nepārtraukti kustībai uz priekšu vai Tu domā? Atpakaļ. Bet kā tad ir, kad tu uz brīdi apstājies? Nu, varbūt neiet uz priekšu, taču nozīmē iet atpakaļ, vai ne? Nu, es nezinu, Geri. Man jau liekas, ka tomēr uz kādu brīdi ir jāapstājas un tā kā jāapskatās apkārt. Tā kā varbūt jāieskatās sevi, kas notiek ar tevi, un vai tā kā tu neej citiem pār galvām, un vai tev ir vēl kāds līdzās, vai tu zini, kur tu ej, un ar ko, un tā. Nu jā, bet pēc sarkanās gaismas es gan tevi ieteiktu apstāties. Nu labi, bet kustība ne jau vienmēr varbūt tikai uz priekšu vai atpakaļ. Var arī doties sāņus, vai pa spirāli. Jā. Vai arī riņķot pātli. Skriet pātli, ricot. Jā. Turklāt fiziskā kustība jau nav vienīgā, un reizē apstāšanās ir līdzsvara stāvokļa iegūšanas starposms. Turpmākā rīcībai. Apdomas mirklis. Man tomēr liekas, ka kustība ir arī dzīvība, jo kamēr vien ir vēlēšanās kaut ko darīt, tikmēr cilvēks tā kā dzīvo, nevis tikai eksistē. Man šķiet, ka nākošā nominācija varbūt ieviest kaut kādu lielāku skaidrību mūsu apcerējumos. Kusties, kustās visās pārpēdējās. Labi, tad varbūt tomēr tā kā... Nē, tas nebija nominācijas nosaukums tāds. Tātad, non progredi, est regredi. Neiet uz priekšu nozīmē iet atpakaļ. Tas ir cilvēks, kura domu lidojums un ideju plūdums ir neapturams. Viņš viņā ar savu erudīciju un aizrautību mudina studentus doties jaunu interpretāciju meklējumos. Šim pasniedzējiem nav tik svarīgi iemācīties teoriju no galvas, kā veicināt studentu individuālo domu attīstību. Tu saki. Šī nebūtu autora speciāla balva. Apmēram. Nu jā, un šajā nominācijā balvu saņem. Teiksim tā, veterāns, šo nomināciju veterāns un drīz mēs nosauksim arī pa mūžu ieguldījumu. Protams, kurš gan cits? Nu, Raimons Briedis. Tas ir ir, nav, ir. Kā ir ar to iešanu uz priekšu? Nosauc savu telefonu numuru. Vai vajadzētu? Nē, nevajag. Es sevi dzirdu. Apdomas mirklis.
Panāciet uz centru, lai jūs visi redzat, ja jūs no sādiem neredzat, kāds jāvis. Pieņemiet to, ka šī tumba ir jūs nākošais gads. Kādas asociācijas tas jūs izslēdz? Es jums varu izskaidrot. Ja analizēs jūsu struktūru, jūs redzēsiet, jūs gads ir ierakstīts. Šeit būs lielā gaisma, kas mirdzēs pār visam. Redzat? Tur no tālu perspektīvā redzēt mazu. Gaismiņu var interpretēt kā gribat. Šeit jūs dzirdēsiet dažādas balsis, kuras jums traucēs dzīvot. Jūs paši dzīvosiet harmonijā. Šīs ir jūsu pozīcijas, jums palīdzēs JBL. Un visam pārbūs ekonomija, optimisms un nākotne. Un kā jūs minējāt, kā tas viss arī tā arī piepildītos. Bet atšķirībā no visiem iepriekš minētajiem ar Briekškungu bija tāpat kā Vilku. Mēs viņu pieminējām nominācijā, un viņš bija klāt uzreiz. Nu, bet drīz, vai ne? Nu, kā Vilku piemin, tā Vilks klāt. Nu, tā kā lupus ir fabulas, vai ne? Droši vien. Nu labi, pasniedzējs, kuram ir tik liela nozīme un vērtība akadēmijas dzīvē, ka bez viņa ideju un personības piesākšanas nevar iztikt neviens no viņa kolēģiem. Un tāpat arī paši studenti ik pa laikam ir spiesti atcerēties šī pasniedzēja izteikumus un dāvātās zināšanas. Nu tā teikt, draugs uz mūžu. Un spiesti atcerēties. Un šīs nominācijas balvas ieguvējs ir Mārija Klapiņa. Jau par to jau es varu nestāstīt. Nu jā. Klau, man šķiet, ka ļoti jauki, ka akadēmijā pulcēs tik daudz radošu cilvēku. Tā kā katrs atsevišķi un visu kopā tādi radoši gan studenti, gan pasniedzēji starpā. Nu jā, es tev nevaru nepiekrist. Tās kā lepnums, kad redz, ko dara gan akadēmijas studenti, gan arī akadēmijas absolventi, gan Latvijā, gan arī ārpus mūsu valsts robežām. Nu jā, bet mums ar tevi vēl ir diezgan daudz vēl jāmācās. Nu, tik daudz jau nemaz nav. Nu kā kuram? Kā kuram? Nu jā, un tomēr man šķiet, ka varbūt ir kāds, kurš tā kā var kaut ko pateikt, kā ir tad, kad viens liels posms ir noslēdzies un kaut kas jauns ir sācies. Tu man gribi stāstīt par kaut pieaugušo dzīvi? Nē, nu varbūt ne jau gluži tā, jo nu, katrā jau no mums mīt kāds bērns, kāds students, kāds pieaugušais un tā, bet es biju domājis, ka nu, iegūstot kaut kādu pieredzi un varbūt mazliet zināšanas, kaut kāda tā daļa no lielās bildes tā kā atklājās, ne? Varbūt jā, bet par to, vai mēs varējām spriest vai nevarējām spriest un kāpēc tagad ir tā kā ir tagad un kā bija tad. Aizstam uz skatuves, mums ir garš saraksts ar Kultūras akadēmijas absolventiem un kā pirmo aizstam dalīties jūtās ir absolventa bijušo studentu padomus arī vadītāja Vita Talve. Vai Vita? Vita ir iemīta taciņa jau, vai ne? Nu, tā kā tā ņems rokā vai... Skaļi runāju, vai tas man nākamā reizi bļaustamies? Jā, es joprojām skaļi runāju. Čau, labvakar. Prieks, ka neesmu aizmirsta. Pati tikko no sēdes, kuru vadīju, tāpēc nekāda garā ruļa nav sacerēta. Bet, protams, ir dažas lietas šeit, jo man ir bijis tas gods iepazīt gan kā studentei, gan arī mazliet administrācijas vietokļu un organizatoriskām lietām. Par pasākumiem šobrīd skatos, ka ir 2 aizsāktie projekti turpinās un ļoti liels prieks, ka pašpārvaldes palīdz studentiem un notiek tāds projekts kā savu pirmā sesija. Ļoti liels prieks, ka viņš arī plaši apmeklēts, cik es dzirdu un stāstu. Un vēl arī ļoti liels prieks par to, ka
nav aizmirst bērnu, un mūsu studenti atkal ir devušies ar dāvanām, personisku pieeju, un tiešām sirds jūt līdzi. Esmu sirdī kopā ar pašpārvaldi studentiem, un vēl varu pateikt par to, kā dzīve iegrozījusies. Nekas pa lielam nav mainījies kopš akadēmijas beigšanas, tikai notiek plašākos mērogos. Jo šobrīd tā, kad pirmā esmu valdes locekle, un klusums pēkšņi iestājās. Jā, valdes locekle un strādāju pie lieliem projektiem. Šobrīd, varbūt esat dzirdējuši, ir Latvijas Valsts un Latīno festivāls, ka mēs projektu vadītāji. Un tajā piedalās aptuveni 25 dažādas valstis dalībnieki. Šogad notika 2 Guinness rekordi. Pieteikumi saņemti, tikai jāuzstāda. Tā kā vasara būs diezgan interesanti kā parasti. Jā, par runu, kur es neesmu sagatavojusi. Nu jā, ir tā, kad es atceros dažus mirkļus no akadēmijas un jau nācu šeit un jau sāku strīcot kā parasti. Un viens no skaistākajiem mirkļiem, leģendi nakts, kad ar rektoru kungu mēs kopā visi ar studentiem un pašpārvaldību tika dziedātas dziesmas, bija kopīgais skaistais mirklis un ceru, ka arī tāda veida tradīcijas nav aizmirstas. Rektors kopā uzdziedās ar studentiem.